gonna do this. Ilzei vispirms tiks sakopti mati, tā kā pie frizierītes darbosies, un pēc tam mēs ejam uz veikalu piemeklēt apģērbu fotosesijai. Jā, un tad pēc tam tiek likts meikapiņš, tad, kad atgriezīsimies no veikala, meikaps un fotosesija pēc tam seko. We gonna do this. Tā kā tonīts ir labs tev, ja? Droši var arī turpināt šo tonīti arī krāsot. Krāsosim tonīti bišķiņ, lai ir spilgtāks, lai ir sulīgāks tas tons, un pirmkārt jau ir saknītes arī ataugušas. Un griezīsim īsākus matiņus, bet veidosim arī uzreiz, nevis pirms vetās sesijas, bet uzreiz veidosim matiņus. Tā kā droši var pieturēties pie šī toņa. Un tikai to, ko tu teici, jā, matiņas tīri nost no sejas, lai tev tā kā vērtu seju vaļā. Un šeit noteikti nelaid garākus matus par pleciem, ja, lai neveido tevi. Lai nav tādi diezgan tev, pleci lielāki, ja, jo līdz ar to tu sevi veido, jā, jo tu uzreiz veido sevi bišķi dušīgāku, ja. Gadā es pabeidzu Unastyle skolu, profesija vizāžas stila konsultants un sāku arī strādāt. Var sakot, man bija mazs kabinetiņš, 3x3 kvadrātmetri, kurā es sāku darboties, bija tikai spoguļi, krēsli klientiem. Tā es sāku darboties viena pati, un tad neilgi pēc tam, kad es arī to visu biju tā iesākusi, es piedalījos, bija tāds tievēršanas maratons, kas iet internetā, kur varēja pieteikties sievietes un tievēt, un par katru nomesto kilogramu ieskaitīt labdarības fondā 1 latu. Par cik es tajā biju tā arī pieteikusies, un saldū te bija tāda vesela tievētāja komandiņa, tad pēdējā mēnesi tas viss notika, un pēdējā nedēļā bija pārvērtība nedēļa, tā tematika, kur katru nedēļu bija par tematiem. Un, var sakot, pēdējā nedēļa pārvērtība nedēļa, un par cik zināja tās organizators, ka es kaut ko tādu daru, tad piedāvāja vai saldū vienu tievētāju nevar izvēlēties un tā kā uztaisīt pārvērtības viņai. Var sakot, tā sākās mūsu vēsture par pārvērtībām, jo principā stilistu skolas beigus neesmu. Es nebūtu uzdrošinājusies nekad kaut ko saistītu ar ģērbšanos un kaut ko darīt. Un to meiteni es tā kā piekrītu uztaisīt, un, protams, man vajadzēja fotogrāfu un frizieri, jo es biju tikai viena pati vizāžiste. Atradu Marinu, par cik mēs bijām pazīstami caur draugiem, tikai attāli. Uzrunāju kā fotogrāfu. Mazliet mani pievīla frizierīte, kuras bija sarunājusi, un izrādījās beigās, ka Marina ir arī friziere. Tā kā 2 vienā, un tā mēs, var sakot, uztaisījām pirmo meiteni pārvērtības, ieliku portālā draugiem LV. Laikam kaut kā... Pagāja diena, un arī sāka Salvijai prasīt, cik maksā pārvērtības. Tā arī radās mūsu uzreiz tas projektiņš, kad nosaukums ir, klients ir iedevis, tātad pārvērtības. Un tā arī mēs sākām. Sākās vēl viens cilvēks. Jā, vēl viens. Otrs, trešais likām draugos. Kaut kā tas kamoliņš sāka ritēt, cilvēkiem laikam patika. Jā, kaut gan šitam projektam es devu gadu tikai, bet jau iet 3. gads. Un klienti ir, un pierakstās.
tagad mēs esam atnākuši uz plašākām telpām. Vairs nav 3x3 metri. Ir 5 kvadrātmetri. Jā, telpiņas, protams, mums viss ir ļoti pa vienkāršo, nav nekāds šiks un tā, bet cilvēki šeit jūtās mājīgi un vienkārši. Tas bija pats pirmais un pats galvenais, ko arī gribējām. Ir, kas atbrauc un brīnās, kad domā, ka būs lielās izkārtnes un lielie šiks logi. salons, bet mums pat īsti izkārtnes nav ārpusē un esam vecā mājā un pavisam vienkāršās telpiņās, bet es domāju, ka tas nav rādītājs nekam. Jā. Tā mēs te darbojamies, jā, jau 3. gadu.